Sestdienas rīts un ētrā raidījums TV Mozaīka. Šai vējainajā un nokrišņiem bagātajā nedēļā viesojāmies Latgalē, Maltas pagastā. Šis gads priekš Maltas pārvaldes ir tāds īpatnējs gads, jo ir sasparojušies mūsu cilvēki, kuri gan raksta projektus, gan cīnas par to, lai dabūtu vismaz kaut kādu mazumiņu naudiņas, lai varētu Maltu sakārtot tā, kā mēs gribam to savu Maltu redzēt, un lai arī mūsu jaunatne un bērni šeit uz vietas varētu gūt noteiktu labumu no visām šīm lietām. Un šī gadā ir uzsākti faktiski, ja es pareizi saskaitīju, 14 projekti. Ja? 14 projekti tas ir daudz. Malta ir no visjaunākā līdz visvecākajam iedzīvotājiem draudzīgs pagasts. Projekti šeit īstenoti domājot par visu vecumu un interešu grupām. Tā piemēram mazuļiem, kas pirmskolas zinības apgūst Maltas 2. vidusskolā, ir izveidots ērts un dzīvespriecīgs rotaļu laukums. Turklāt perspektīvā tiks plānots lielāks bērnu dārzs, lai visi Maltas bērni pirmās zinības varētu apgūt zem viena jumta. Šobrīd tiek strādāts pie ļoti vērienīga Maltas iedzīvotājiem un īpaši jau jauniešiem svarīga skolu infrastruktūras sakārtošanas projekta. Jaunais projekts paredz tātad abu skolu savienošanu ar gaiteņiem, ar koridoriem. Tātad visi bērni varēs nākt pa telpām iekšā no vienas skolas uz otru. Šis projekts paredz mūzikas skolu pārcelt uz šejieni, labās, smukās, izremontētās telpās un pielāgotās telpās. Šis projekts paredz ēdnīcu, abu skolu, tātad kopīga ēdnīca. Šis projekts arī paredz teritorijas iekopšanu, šis projekts paredz stāvlaukumus, šis projekts paredz ceļiņus, un daudz ko citu tādu, kas vajadzīgs normālai infrastruktūrai un kādu mēs gribam arī viņu redzēt. Satraukumu un neizpratni rada izskanējusi informācija, ka valsts atbalsta projektam varētu arī nesniegt. Es ļoti ceru, un mēs ceram ar skolām kopā, mēs ceram ar visiem Maltas bērņiem, ka valdība tomēr neļaus, lai Latgalē noņemtu kaut kādas summas, un tagad mēs paliksim bez iesāktā darba, jo faktiski projekts ir jau iesācies, ja? Dokumentācija tiek gatavota un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd notiek projekta ekspertīze, redzēsim, kas tur būs pēc ekspertīzes, un cerams, ka vēl rudenī tomēr mēs ķersimies pie darba. Šovasar darbi tiek uzsākti pie Eiropas kohēzijas fonda atbalstītā projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā 2. kārta. Šis projekts mums ir vispār pašvaldībai ļoti izdevīgs un Maltai ir īpaši, jo mūsu līdzfinansējums šajā projektā ir 5,26%. Viss pārējais ir Eiropas un Latvijas budžeta līdzekļi. Maltā tiks izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli kopumā pāri 5000 metriem. Tad būs 5 sūknētavas jaunas un būs vienas esošās sūkņu stacijas rekonstrukcija. Šī projekta mērķis ir turpināt sakārtot ūdenssaimniecību Maltā un konkrēti notekūdeņu savākšanas vietu, tādu likvidēšana, kas neatbilst gan ministru kabineta, gan Eiropas regulu prasībām. Savukārt Eiropas reģionālās attīstības fonda realizētie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek realizēti ēkām Skolas ielā 21 un Jaunatnes ielā 8. Šī projekta ietveros tiks veikta pilnīgāka norobežojošo konstrukciju siltināšana, tātad sākot ar pagrabiem un pagrabu pārsegumiem, fasādes, jumti, bēniņi. Pilnībā tiks nomainīti logi gan koplietošanas telpās, gan arī dzīvokļos. Vairāki projekti Maltas pagastā tiek realizēti ar vēlmi popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Pie mums tiek realizēts šobrīd Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārobežu projekts, kurā ietveros mēs uztaisīsim apgaismotu slēpošanas un nojošanas trasi, kā arī iepirksim nojošanas un slēpošanas inventāru. Tajā skaitā mēs arī nopirksim sniegu motociklu, kas mums palīdzēs izveidot slēpošanai trases ziemā. Jau tagad mums ir apmācības tiek veiktas
iesaistām sporta skolotāju, kurš bija mums tikko aizbraucis uz Ludzu, uz apmācībām nojošanas. Un ar septembri domājam arī aicināt iedzīvotājus, laipni lūgti, kuri varēs arī iemācīties, kā pareizi nojot. Un tas vēl nebūtu nav viss. Jauno ģimeņu biedrības Hestie projekts, 2 volejbola laukumu izveida Maltas pagastā, to par lauku atbalsta dienesta finansējumu. Bet biedrība Austrumu cīņu sporta klubs Energy V šobrīd īsteno savu seno sapni. В Малте приблизительно уже 35 лет существуют клубы с направлениями восточных единоборств. Все эти годы мы были в различных залах. Вот Виталий Янович всегда нам помогал. Вот. Ну и мысль такая была, чтобы какой-то специализированный уголок, где не надо татами убирать, где все подготовлено, здесь дух намолено. Все. Эта мысль была очень давно. Sporta inventārs jau ir iegādāts, atliek vien izremontēt telpas. Чтобы у нас аура такая царила именно восточного направления, что мы хотим сделать, чтобы у нас отличался зал. Чтобы в Латгальском регионе такого больше не было. Я думаю, что и в Латвии такого не будет, потому что у нас будет немножко специфическое такое помещение. У нас с одной стороны будут зеркала, с другой стороны у нас будет такой пейзаж природный, что увеличивает зал и дает возможность людям как бы попасть в другой мир совсем. Потому что очень много населения, которое, в принципе, только дома проводит время, никуда не выезжает, интересных встреч нет, такая депрессия. Мы вот хотим немножечко поднять и молодежь заинтересовать, показать, что это доступно, что это реально, потому что наши ребята выступают, берут призовые места. У нас есть маленькая девочка, которая стала чемпионкой Европы по джиу-джитсу, ей всего лишь 11. То есть здесь всем возрастам все покорно. Jāpiemina vēl viena lieliska paša Maltas iedzīvotāja iniciatīva – biedrības Māmiņu klubs Maltā projekts bērnu rotaļu laukuma ķiparu ierīkošana. Šie projekti jau arī dod to iespēju, ka cilvēki ir ieinteresēti gan līdzdarboties, gan īstenot savas idejas, jo, teiksim, daudziem cilvēkiem ir ļoti labas idejas. Un, teiksim, viena pārvalde jau šo ideju nemaz varbūt neuzskatītu par nepieciešamu, bet ja mēs redzam, ka cilvēku grupiņa vai grupa cilvēku ir, kas gatava līdzdarboties, kas gatava strādāt, kas gatava realizēt šo projektu, tad mēs arī saprotam, ka tas ir ļoti vajadzīgs Maltai un ļoti vajadzīgs Maltas iedzīvotājiem. Šorīt vēlamies jums pastāstīt arī par Maltas speciālo internātu pamatskolu, mācību iestādi, kur zināšanas un darba prasmes apgūst bērni ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Mēs esam speciālā tipa mācību iestāde, kas piedāvā izglītības programmas skolēniem ar speciālajām, jeb īpašajām vajadzībām. Tātad skolēni šeit nonāk ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu, un mēs piedāvājam speciālās pamat izglītības programmas gan latviešu, gan mazākuma tautības bērniem un ar dažādām garīgās attīstības smaguma pakāpēm, ar vieglām, vidējām un smagām. Kā arī mūsu speciālā skola piedāvā arot izglītību. Tas ir beigušiem skolēniem pamat izglītības posmu, kas ir izgājuši, tātad beiguši 9. klasi. Piedāvājam apgūt 3 arot izglītības programmas – pavāra palīgs, galdnieka palīgs un palīgs šuvējs. Šis ir šūšanas jaunais kabinets. Šeit mēs sagatavojam meitenes pēc profesijas palīgs šuvēja. Apmācības gads ir 2 mācību gadi. Mēs mācam viņiem šūt gan gultas veļu, gan priekšautus, gan dažādus tērpus. Tāpat sadarbojamies arī ar priekšmetu saikni gan ar pavāriem, kur mēs sašvām gan cepures, gan arī galdautus, gan sedziņas. Jā, tātad arī skolē lūk taps jauni aizskari. Mēs cenšamies tagad 5 mācību stundas nedēļā strādāt pie ketelēšanas mašīnas.
un meitenes apgūst tās iemaņas tīri tā profesionāli, ja, tādā līmenī, lai varētu mēs vasarā, maija, jūnija mēnesī jau mēģināt iziet pirmo praksi tieši uz šīm mašīnām. Vēl viena no darba prasmēm, ko jaunieši apgūst, ir pavāra palīgs. Tā kā viņi ir pavāra palīgi, viņi iemācās kopt, mazgāt, visu, kas saistīts ar virtuvi un virtuves darbiem, ar ēdienu gatavošanu. Tad iemācās nākošo, kas viņiem jāzina, ir augļu, dārzeņu un citu ēdienu pirmapstrādi, smalcināšanu, kā arī iemācās gatavot vienkāršākos ēdienus. Puiši mūsu skolā 2 gada laikā apgūst galdnieka palīga profesiju. Viņi mācās gan kokapstrādes tehnoloģiju, materiālu mācību, gan arī praktiskās nodarbības, kur ir ļoti daudz, un kurās mēs mācāmies izgatavot dažādus galdniekam raksturīgus izstrādājumus. Tāpat arī mācāmies remontēt mēbeles, kā arī izgatavot jaunus. Ar nākošo gadu esam atvērti pārmaiņām. Dzīve diktē savus noteikumus un, kā tagad saka sabiedrībā, kad izdzīvo tas, kas pārmainās. Tātad esam nākošajam mācību gadam saplānojuši un sagatavojuši licencēšanai arī speciālās pirmsskolas izglītības programmas, arī abu plūsmu izglītojamajiem, tātad mazākumtautību un latviešu tautības bērniem. Skolā strādā zinoši, strādāt griboši un labi strādāt varoši pedagogi. Tā kā skolēni visu nedēļu dzīvo internātā, liela uzmanība tiek veltīta iespējai interesanti pavadīt laiku ārpus mācību procesa. Darbojas ļoti dažādi interešu izglītības pulciņi. Te var nodarboties gan ar sportu, gan ar internetu tehnoloģijām, tātad datorkabinets vienmēr ir vaļā. Sporta treneri 2 strādā, mūzikas skolotājs, deju skolotāji mums ir jaunatnākusi rotkaļi, kur gatavo senās rotas lietas. Tas arī bērniem ļoti patīk. Ir rokdarbu pulciņi, floristikas nodarbības, pērļošana. Izvēle ir. Tā kā bērni dzīvo internātā un šeit atrodas 24 stundas diennaktī, tad vakaros arī ir pieejams viņiem gan internets, gan datori. Ļoti daudziem bērniem sociālie tīkli ir saikne ar mājām, ar vecākiem, teiksim, ar bijušajiem skolas biedriem. Cenšamies, lai datorklase būtu ne tikai tāda kā izklaides un satikšanās vieta, bet arī, lai bērni kaut ko uzzinātu. Ārpusklases darbā mums skolā ir tāda unikāla iespēja izgatavot senās latgaļu rotas. Skolēni apgūst rotkalšanas pamatus. Tad no 6. līdz 13. gadu simtenim Latgalē bija ļoti izplatīta rotkaļu profesija. Mūsu laikos tas jau ir palicis tāds kā retums, bet mūsu skolā ir iespēja šo profesiju pamatos apgūt. Esam piedalījušies dažādos gan republikas, gan novada pasākumos, dažādās izstādēs, un pat esam piedalījušies vispasaules bērnu jauniešu izstādē Čehijā, kur esam guvuši godalgas. Государство заботится о наших детях. Мы обеспечены всем, что необходимо. Конечно, бюджет хозяйственный не очень. Нам дали на 25% меньше, чем прошлые года. Поэтому инфраструктура у нас выросла, все проекты многие прошли. Но необходимо обслуживать эти результаты проектов, необходимы деньги. Поэтому есть небольшие затруднения. Но в основном мы существуем и живем нормально, работаем на будущее. Diskutabls jautājums ir bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija vispār izglītojošajās skolās. В 1990 году в Саламанке, в Испании, было принято Европейское соглашение о том, что не должно быть 2 мира.
мир умных и мир ограниченных. Решили, что все дети должны учиться в одной школе, все учиться вместе. Этот процесс пошел, в Европе давно шел, а в Латвии мы занимаемся этим где-то последние 4 года. Но Европа уже отказалась от этого проекта. Ну, я был в Австрии. В Австрии школы специальные открываются обратно, потому что возникает проблема между обычными и детьми со специальными потребностями. Пока, к сожалению, лучше детям находиться в специальных школах, потому что мир немножко их, своеобразный мир их, они лучше себя чувствуют, а из другой специальной школы дают больше для их будущей жизни. Готовят. Например, в Германии они даже специальные мастерские для таких детей открывают. Но у нас, к сожалению, пока в Латвии еще этого нет. Katru gadu Maltas speciālo internātu pamatskolu absolvē vismaz 5 bērnu invalīdi. Jaunieši, kuriem atrast darbu, ir praktiski neiespējami. Zviedrijā un Vācijā ir izveidotas darbnīcas, kur strādā invalīdi. Lietuvā šādas darbnīcas izveidotas pie speciālajām skolām. Un kādēļ gan šādu variantu nevarētu izmantot arī Latvijā? Maltas speciālajā internātu pamatskolā tam ir iestrādes, proti bērni izgatavo klucīšu komplektus pirmskolas vecuma bērniem, dažādus koku priekšmetus no kokapstrādes atlikumiem. Šādus izstrādājumus invalīdi var izgatavot arī pēc skolas beigšanas. Lai tas būtu iespējams, jāļauj speciālajām skolām izveidot šādas darbnīcas, jāpiešķir nodokļu atlaides uzņēmējiem, kuri pasūta šos izstrādājumus un piešķir darbam materiālus, kā arī jāatļauj skolām materiāli stimulēt darbnīcu vadītājus un invalīdus, kuri strādā šajās darbnīcās no līdzekļiem, kuri iegūti no produkcijas realizācijas. Tas ļautu jauniešiem ar īpašām vajadzībām strādāt, pelnīt un iekļauties sabiedrībā. Skola ir atvērta un praktiski ikdienā var zvanīt, braukt, interesēties un iepazīties ar mūsu skolas darbu. Un ja kādam no vecākiem, varbūt vai pašiem jauniešiem, kas ir 9. klases beidzēji, varbūt arī iepriekš ir beiguši un nav nekur nedz iekārtojušies, ne mācīties aizgājuši, laipni lūgti, vēršaties, griežaties jebkuru dienu. Mēs esam katru dienu. Strādājam pat arī brīvās dienās, ja jūs izdomājat, viss tiks izrādīts un pastāstīts.